2024. gads iezīmējās ar izaicinājumiem un jaunām iespējām projekta īstenošanā Latvijā. Ņemot vērā pieaugušās projekta izmaksas, izvēlēta pakāpeniska projekta ieviešanas pieeja un uzsākts darbs pie alternatīvu finansējuma avotu piesaistes. Galvenā prioritāte – izveidot pārrobežu savienojumu, veicinot Baltijas valstu un Eiropas savienojamību un pārskatīt iespējas, kā vislabāk savienot Rīgu. Jūnijā stratēģisko vadību pār Rail Baltica projektu pārņēma Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece Rail Baltica jautājumos Kristīne Malnača. Lai veicinātu caurskatāmību un sabiedrības izpratni, Satiksmes ministrija gada laikā atslepenoja vairākus ar projektu saistītos dokumentus. Februārī Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā tika uzbūvēts jaunās ēkas augstākais punkts, ko atzīmēja ar tradicionālajiem spāru svētkiem. Paralēli turpinājās dienvidu puses izbūve, un oktobrī uzsākta 1520 mm platuma sliežu ieklāšana, lai nodrošinātu vilcienu satiksmi. Jūnijā apritēja 3 gadi kopš būvdarbu sākuma pie Rīgas lidostas. Ievērojams progress panākts Rail Baltica dzelzceļa stacijas ēkas zonā, un uzsākta nākamā otrā būvniecības kārta. Lai sliežu ceļi netraucētu autosatiksmi un lidostas darbu, tiek būvēta dzelzceļa estakāde Rīgas un Mārupas virzienā. Gada nogalē tika uzsākta Rail Baltica pamatlīnijas būvniecība Latvijā un rīkots informatīvās dienas Iecavā. Iedzīvotāji tika informēti par 2025. gadā gaidāmajiem darbiem trases dienvidu posmā, kā arī iepazīstināti ar būvnieka komandu. 2024. gadā Latvija saņēma nozīmīgu Eiropas Savienības atbalstu. Janvārī Rail Baltica militārās kapacitātes stiprināšanai piešķirts vairāk nekā 51 miljonus eiro. Jūlijā Baltijas valstīm apstiprināts finansējums 1,2 miljardu eiro apmērā, no kura 346 miljoni paredzēti Latvijas posma attīstībai. Piešķirtais finansējums apstiprina nemainīgu Eiropas komisijas atbalstu projektam un ļaus kāpināt Rail Baltica būvniecības tempu. Jūlijā stājās spēkā pārskatītā Eiropas transporta tīkla TNT regula, un Rail Baltica kļuva par daļu no 2 Eiropas transporta tīkla koridoriem. Papildus Ziemeļjūras Baltijas koridoram, Rail Baltica iekļauta Baltijas jūras, Melnās jūras, Egejas jūras koridorā. Nākotnē Rail Baltica dzelzceļa līnijai būs nozīmīga loma Ukrainas rekonstrukcijā. Septembrī Palangā tikās Baltijas valstu satiksmes ministri. Ikgadējā sanāksmē tika apspriesta Rail Baltica projekta ieviešana līdz 2030. gadam un risinājumi būvniecības pātrināšanai. Oktobrī Viļņā Baltijas valstu pasažieru pārvadātāji pārunāja Rail Baltica infrastruktūras izmantošanu un sadarbības modeļus pārvadājumiem pašreizējā sliežu tīklā. Novembrī Rīgā viesojās Eiropas komisijas koordinātore Katrīna Trautmane. Viņa uzsvēra Rail Baltica pārrobežu savienojuma nozīmi un norādīja, ka Rail Baltica projekts ir kopīga atbildība gan visas Latvijas valdības, gan Latvijas atbildība pret saviem partneriem. Decembrī ministru kabinets atbalstīja pirmās kārtas prioritāros uzdevumus – pārrobežu savienojumu izveidi no Lietuvas līdz Igaunijai un darbu pabeigšanu Rīgas lidostas un Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu daļā. Papildus valdība lēma izveidot jaunu dzelzceļa savienojumu no Imantas stacijas uz Rīgas lidostu, lai abas pasažieru stacijas izmantotu 1520 mm pasažieru vilcienu apkalpošanai. Tāpat tika nolēmts veikt tehniski ekonomisko analīzi Rīgas savienošanai ar Rail Baltica pamattrasi.